Labdien! Detaļu izveidot var izmantojot dažādus veidus. Pieņemsim, pirmais ir ar feature elementiem. Veidējam pamatu, caurumu caur visu detaļu un nopaļējam malniņas pa 5 mm. Bet otrais veids, izveidojot vienu skici, veidojam vienu elementu extruded boss base. Apskatīsim, kā mēs varam izmantot arī parametriskos izmērus, izmantojot formulas vai globālos mainīgus. Jauna detaļa, part, extruded boss base elements. Front plane. Rectangle. Ja mēs pārvietosim peles kursuru atpakaļ sākuma punktā, mēs varam uztaisīt arku. Velkam līniju uz leju. Divklišķis, lai atteikties no līnijas. OK. Izmantojot rīķa trim entities, mēs varam nodzist liekas līnijas. Izmantosim rīķa power trim. Vienkārši ar peli, nospiežot kreiso peles pogu un turot šo pogu, jāparvelk virs tām līnijām, kuras jādzēš. Mums nav vajadzīga šī līnija, viņa būs nodzesta. Aizvaram dialoga logu ar OK podziņu. Izmantojot Smart Dimension, iedodam detaļai izmērus. Divi nogriezni ir vienādi pēc garuma. Jāiezīmē, izmantojot un turot taustiņu kontrolu un peles klišķi. Turam taustiņu kontrolu, iezīmēm otru nogriezni. No īpašībām jāizvēlas, ka divi nogriezni ir vienādi pēc garuma ekvivalenti. Lai izmantot parametrisku izmēru, mums jāievieto vispirms izmēru. Astasim 64,44,93 un tā tālāk. Apstiprinām OK. Un ievietosim formulu, izmantojot izvēlni, Tools, Equation. Atversies logs, kura mēs varam
atskatīt visus mainīgus, kuri definēti mūsu failā, vai ievietot vai formulas, un ievietot varam arī jaunas formulas. Dimension mums ir izmēri un skices nosaukumi un atbilstošā elementa izmēri. Lai ievietot parametrisku izmēru, mums vajadzīga formula equation. Klišķinam ar kreiso peles pogu ievada laukā. Tālāk jāizvēlas darba laukā izmēru, kuru mēs gribam nomainīt. Viņš parādās sarakstā D3 sketch 1. Mēs varam izmantot funkcijas vai ievietot parametrus no faila īpašībām, file properties. Šajā gadījumā mēs norādīsim, ka šis augstums ir aprēķināts pēc formulas vienāds un kā Exceli lietojam formulas. D1, sketch 1, skice 1, dalīt uz pusi, enter. Tad mēs redzēsim, ka mūsu garums būs aprēķināts un tas būs 50 mm. Mēs varam pievienot arī komentāri. Tādā veidā mēs varam ievietot vairākas formulas vai importēt vai eksportēt šīs formulas lielumus. Ar OK taustiņu aizvaram šo logu. Lai pielietot šo izmēru, mums jāpārbūvē skici. Mums parādās luksafors un equation detaļa nav pārbūvēta. Izmantojot luksaforu, mēs varam pielietot izmērus. Tāda skice mums ir pārbūvēta un mēs atgriežamies pie feature elementu. Turpināsim redaktēt mūsu skici. Mēs redzam, ka izmērs nomainījies pret 50. Pretī šim izmēram ir sarkana summazīme, norāda, ka šīs lielums aprēķināts pēc formulas. Un kas labs no tām formulām? Mainot vienu parametru, mums arī mainīsies otrais pusi no garuma. Nomainīsim atpakaļ un ievietosim citus skices elementus. Riņķa radiusam arī norādīsim parametrisku izmēru. Otra formula. Minus 10 mm.
Noapaļosim maliņas, izmantojot sketch fillet. Tad jāuzdod radiusu, ievadam 5 mm un jāklišķina atpakaļ. Ievadā logā un jāizvēlas punktus. Apstiprinam ar OK pogu. Features. Extruded boss base. Otrais veids, kā mēs varam izveidot detaļu, izmantojot vienu skici.